Čau, un labrīt! Šodien es aicinu tev kopā ar mani vairāk pastaigāt kājas. Jo kājas tādu lielisku darbu priekš mums veic, nes mūs visur tur, kur mums gribās nokļūt. Un tad izteiksim viņām lielu pateicību šodien, vairāk izkustināsim, iztaipīsim tās. Un lai mums tāda viegla gaita šodien. Jā, bet kā katru reizi sāksim ar dziļmierīgu ieelpu un izelpu. Noskaņojoties, lai sanāk visu mūsu enerģiju atpakaļ, ar visu savu uzmanību esam pie sevis. Un iezapļauj plecus uz augšu, uz aizmuguru un uz leju. Mēs nodarbības laikā, lai visu šīs prakses laikā tā pleci ir liekt uz leju. Jā, ļoti labi. Un sāksim ar to, ka savu kreiso kāju izstiep pa diagonāli taisnu. Un labā var būt saliekt turpat šeit klāt. Un, kā mēs darīsim, bet dziļmierīgi ieelpu, rokas cēl uz augšu, stieps ar augšu, uz augšu, uz augšu. Un ļoti, ļoti lēnām ar maigu mierīgi izelpu nodies leju pie savas taisnās kājas, pie kreisās kājas. Un rokas liec kaut kur uz kājas, cik tālu pa šobrīd var aizstiepties. Tam nav nozīmes, cik tādas iet, tas varbūt pie ceļa, varbūt zemāk, varbūt pie potītes, varbūt pie pēdas, varbūt pie purnā. Un jāsver nedaudz vēl dziļāk. Iet pozām, elpa tev palīdz. Un maigi un mierīgi ar rokām it kā izsauļo pa kāju, nāc augšu. Un šajā brīdī rokas uz sāniem dziļi mierīgi ieelpu. Un ar kreiso plaukstu liecies pie savas kreisās pēdas. Varbūt, ja tu nesasniedz pēdu, tam nozīmes varbūt arī tas var būt celis, tas var būt arī zemāk, varbūt tā arī potīte vai pēda. Noliec ar šādu, un labā roka pa diagonāli augšu. Nedaudz, uzkavējies šeit. Mierīgi ieelpu un izelpu. Un ar labo roku caur augšu, virsta uz augšu, un tuvini savai kājai, un liec to otrā pusē. Un tas var būt celis, atgādini, tā var būt tavs apakštilps, tā var būt potīte vai tava pēda. Un mēs šeit stiprināt ne tikai kāju, bet arī tās sānstīvies. Un vienši atbrīvā plaukstas un atkal lēnām mierīgi cēls ar augšā, kā soļojot pa kāju augšu. Un tagad samainam kājas, kreisā kāja saliek, un īstais no labo, tad diagonāli. Ieelpa rokas dodas augšu, stiep sev augšu, un ar izelpu dodies leju. Un liec rokas kaut kur uz kājas, kur tas ir patīkams, sasniedzams, tas var būt uz ceļa, apakštilpa potīte vai pat pēda. Un mēs iesim tālāk, cels ar augšu, izsoļojot ar plaukstām uz savas kājas, celies augšu. Nāc uz centru, plauksts, rokas iet gar sāniem, plati, šādi. Un tagad ar labo plaukstu satver sevi
aiz labās kājas, un tad kā var sajust, kur tas tev ir, vai tas tev ir pie ceļa, augšļu vai pie pēdas. Un nedaudz paliec šajā pozīcijā. Skatienu vērs uz augšējo roku. Ieelp. Un ar izelpu ar augšu roku dodās pie kājas otrā pusē. Un satver to. Tātad es atgādinu, satvēriens var būt gan pie ceļa, pie augšļa, pie potītes vai pie pēdas. Tam nav nozīmes, nevērtēs, vienkārši pieņem kā priekš tevis. Tas ir šodien, cik dziļi, ka šodien var ieliekties. Kāds ir tās izstiepiens šodien? Nekad ne ar vienu sevi nesalīdzini. Vienkārši pieņem, ka šodien ir tā. Un iesim tālāk, atbrīvos atvērienu un izsoļot plauksām kāju un dodies augšu. Ļoti labi. Un tagad nosēdies tā, ka tavu kājas ir taisnas tavā priekšā. Rokas gar sāniem, ieelpa, celtās augšu un arī izelpa. Dodies leju. Noliecoties pie taisnām kājām. Un atkal tās plaukstas var sasniegt tavas ceļus. Varbūt uz ceļu šādi, varbūt šādi. Un varbūt tās plaukstas ir aiz pēdām. Un iesim tālāk, maigi mierīgi, izsoļojot kājām, nāc augšu. Saliec kāju, celī, un liec otrā pusē, labā roka dodās izstiepjās uz augšu, liec to sev aiz muguras, kreisā roka uz augšu, un elkonis dodās leju, atspiežās pret labo celi, un skatiens iet atpakaļ. Labi, maigi un mierīgi nāc atpakaļ uz centru. Un samainām puses. Labā kāja dodas leju, kreisā kāja dodās atkal saliecās sās uz augšu. Kreisā pēda otrā pusē labai. Cel kreiso roku augšā, izstiep sev uz augšu un liec to sev aiz muguras. Labā roka dodas augšu un uz leju. Elpons pēc celi un skatiens iet atpakaļ. Un mēs turpināsim lēnām, maigi mierīgi nāc atpakaļ. Nāc atpakaļ uz centru, liec abas kājas sev priekšā un atkal ieelpa uz augšu un izelpa noliecies pie kājām. Lēnām mierīgi nāc augšu sēdes pozīcijā un tagad savieto savas pēdas kopā. Ceļi ir izvērti. Tauriņa pozīcija var izkustināt kājas. Un dziļi mierīgi ieelpa un izelpa. Nopļo muguru, iecies leju un ar saviem elpoņiem spied savām kājām, viņas vēl vairāk paliecot
izliecot, izstiepjot. Un nedaudz paliek šajā pozā. Ļoti labi. Un dziļi mierīgi ieelp, cel sev augšu. Sagriezies pret labo pusi un rokas līdz paklājiņu. Atbrīvo kreiso kāju, līdz taisni sev aiz muguras. Un atspriežoties ar rokām, sakārto sevi tā, kad labā kāja ir saliekta tev priekšā, lietos spāklāju, un kreisā kāja iztaisnojās aiz muguras, un pēda ir sakārtot tā, ka pēdas virspus ir pret paklāju, pret grīdu. Un cik iespējams, liec arī savu labo sēžu saigu uz grīdas, uz paklāju. Un ļauj savam kājām šeit iestiepties. Un dziļi mierīgi ieelp un arī izelp, var doties vēl dziļāk uz alkuņiem. Paliec šeit, bet ja tev gribās vēl dziļāk, tad droši var elpoties liekt uz sāniem un ar krūškurvi uzgulties uz savas saliektās kājas. Dziļi mierīgi ieelpa un arī izelp, cel sev augšu. Un liec savu pēdu aizmugurējos pirkstiem. Pacel sev augšu un liec savu labo pēdu blākus iztaisnot. Un kreisā kāja nāk uz priekšu, saliec to celī. Labais celis dodās uz grīdas paklājiņa un sakārto savu pēdu tā, ka pēdas virspuse uz leju, tāda labās pēdas virspuse uz leju. Un pastiepjam arī otru. Otru pusi, otru saliekto kāju. Tu vari palikt šeit, vai doties nedaudz dziļāk uz alkoņiem. Un sajūt, kādas stiepjošas sajūtas ir šeit. Un ja tu mēģināji un darīji otrā pusē, tad aicini arī šeit. Bet tu vari arī palikt šādi, bet ja tev gribās sajust, kā ir dziļāk, tad droši ej arī dziļāk. Liekot savu krūškurvi saliektās kājas sev priekšā. Un pierēž uz grīdas. Un pēdējais elpas cikls šeit ieelp un izelp. Un lēnām mierīgi cel sevi augšu. Un nāc sēdus. Es nosodīšos ar sānu, lai tu var labāk redzēt. Un nobeigumā mēs kārtīgi samaksājam plaukstus un ar savām aktīvām enerģijas runāt plaukstam kārtīgi izskatās savas kājas. Atbrīvojot visu. Spriedzi, ja tāds tās kājas. Kārtīgi izkopē. Vienu kāju un tad otru. Visā tās garumā.
stāv blakus un noglāsta, samīļo, pasaka milzīgi paldies. Ir daudz ar šajā dzīvē, tāpēc, ka es tevi nes. Paldies viņām, paldies, paldies. Un tas arī ir šodien. Milzīgs paldies, ka tu šo laiku veltīsi sev. Jā, skaisti tā diena.